ticība bez darbiem ir nedzīva, jeb mirusi. Iedomājieties, jums šajā rītā pazvana kāda māsa no draudzes. Es ceru, ka šajā rītā tā nebija. Es ceru, ka tas nebūs pravietiski jau, jā? Tā kā, tas tikai piemērs. Jums pazvana māsa, mīļais brāli, man mājās 9 bērni, vīrs aizvakar zaudēja darbu, šodien pēdējās brokastis pusdienas, nezinām, kā dzīvot, kā nu būs, paļaujamies Dievu, lūdzam Dievu. Māsa cerēdam, protams, kad varbūt palīdzēs, brālis saka, vai māsa, lūksim Dievu par tevi, lūksim Dievu par taviem bērniem, par tavu vīru, lai tas kungs jūs svētī un apbēra ar visiem kraukļiem, ar visu, kas jums ir vajadzīgs, lai tas kungs jūs svētī un pabaro un dod visu, kas nepieciešams. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam un atcerēsimies. Tas kungs gan gribēja tevi izmantot kā kraukli. Un varbūt tevi tikai mazumiņš, un varbūt kādām arī ir kāds mazumiņš. Bet tas mazumiņš kļūst par kaut ko lielu. Amen? Mīļie, ticība bez darbiem ir nedzīva. Un es redzu to arī Jēzus kalpošanā. Viņš bija tas, kurš neaizmirs ar cilvēku vajadzības. Amen?